Es jums šodien mēģināšu pastāstīt tieši pat ne par pašu Paulu Līvenu. Tā noteikti nav mana pētniecības tēma un galīgi ne, bet tieši iepazīstināt jūs ar šo skaisto dokumentu, viņa memoriem, kur man bija tas prieks tulkot no krievu valodas uz latviešu. Un, varbūt vairāk tā mana doma ir piedāvāt jums tādas varbūt pārdomas par vēsturi, par vēstures avotiem, par to, kā šāds dokuments viena cilvēka vecumdienās rakstītas atmiņas par savu dzīvi, ko viņš mums dod, ko mēs tur varam ieraudzīt pašu šo cilvēku vai viņa redzējumu uz notikumiem, varbūt tādā griezumā. Iepriekšējā priekšpusdienas sesijā es ar lielu interesi klausījos par šo gadījumu ar šo Runču kungu un viņa savāktos materiālus. Tas ir pilnīgi cits stāsts, šis ir pilnīgi cits stāsts. Šie memoāri ir tāds ļoti tipisks. Cilvēks vecumdienās pārdomā savu dzīvi, to, kas viņam ir personīgi svarīgs, bez tādas domas, ka viņš tagad atstāja materiālus par kaut kādu vietas vēsturi vai par kaut kādu notikumu vēsturi, bet to, kas ir viņa tas, dvēseles kliedziens, varbūt tāds terapeitisks, terapijas gājiens šo savu dzīvi uzrakstīt. Tā kā tas ir kaut kas pilnīgi atkal cits, bet tāpat, kā es mēģināšu šodien varbūt jums pastāstīt, tāpat tas ir kaut kādā mērā arī vēstures avots. Es apzināti izlaidīšu savā stāstījumā Smilteni un visu to, jo to jūs noteikti zināt daudz labāk par mani šajos memāros. Par Smilteni patiesībā nav pārāk daudz, jo tas atkal ir tipiski šāda veida darbiem. Cilvēks vecumdienās vispilgtāk atcerās savu bērnību. Par to ir ļoti daudz, ļoti sīkumos. Skolas laiks, protams, jā. Un tad tas, kas ir pēc tam, jau ir aizvien mazāk lapas pušu. Un Smiltenē uzceltā slimnīca, kas ir liels notikums, ir viena lapas puse, pretī 10 lapas pusēm, kas ir par to, kā viņa bērnībā brauc brokastīs uz mežu. Tad ir jāsaprot kas ir tas saturs, ko cilvēkam šajā brīdī ir gribējies mums nodot. Lai mēs varētu runāt vispār par Paulu Līvenu, ir nedaudz jāsaprot tas viņa tā teikt moderni, mēs teiktu backgrounds, no kurienes viņš nāk, kas viņš ir. Un šķiet, jūs savā atklāšanas uzrunā teicāt, ka šī dzimta jau ir jau no viduslaikiem, no 12. vai no kura gadsimta jau izsekojam, tātad ārkārtīgi sena dzimta. Mēs vislabāk pazīstam Anatolu Leonīdu Līvenu, kurš tad ir neatkarības kara mums pazīstamais Līvens karavadonis un varonis un cīnītājs par neatkarību Latvijas. Bet kas ir šajā kontekstā svarīgi, ir Paula tēvs, Pauls Hermans von Līvens. Jūs redzat šos te viņa amatus, Krievijas impērijas galma kambarkungs, virsceremoniju meistars, slepenpadomnieks. Tātad Krievijas impērijas apstākļos augstāk vairs nav kur kāpt, faktiski. Viņš ir pati augšu zem imperatori. Un tas tad arī raksturo visu šo te ģimeni, visu to, kā uzaug Pauls Līvens, visas tās iespējas, kas viņam ir. Un šī skaistā bildīte, tātad ir abi brāļi. Lielākais tad ir Anatols Līvens un Pauls savai mammai Klepī. Tātad tāds jauks apaļīgs puisītis šeit. Lūk. Jā. Uzreiz arī tulkojot šos te memorus, es arī liku tā saucamās zinātniskos komentārus, tad dzīves gadus visām minētām personām, īsts skaidrojums par vietām, notikumiem. Un tur arī kļuva ļoti skaidrs, kas ir vienmēr jāņem vērā, strādājot ar šāda rakstura avotiem, ka cilvēka atmiņa, mēs nevaram uz viņu paļauties. Cilvēku vārdi, uzvārdi ir jāpārbauda, par gadskaitļiem vispār nerunāsim, bet tas varbūt arī nav svarīgākais. Dzimšanas gadus cilvēkiem vai politisko notikumu gadus mēs varam uzzināt savādāk. Šeit svarīgākais ir varbūt tas tāds cits iekšējais pienesums. Lūk, un tad es esmu tālāk izdalījusi tādas vairākas tēmas. Es jums arī palasīšu nedaudz, ko viņš pats raksta par tām varbūt tādām potenciālām izpētes tēmām, par kurām kaut kādu informāciju mums sniedz šis dokuments, šis Līvens sarakstītās atmiņas. Kas tagad mums te notiek? Tā es nebiju domājusi, bet labi. Jā.
Tātad, ko viņš diezgan plaši apraksta, ir tātad šīs prakses vietas. Viņš mācās faktiski par ceļu būvas, transporta būvas inženieri, tā mēs varētu nosaukt. Vietas, kur viņš praksē strādā, to viņš apraksta ļoti detalizēti un sīki. Tas ir arī tā daļa, kas nav tikusi publicēta. 90. gada sākumā daļa šo memoāru ir bijuši presē publicēti, pieejami periodikā. Šī daļa ir bijusi izlaista, tas, acīm redzot, nav ticis uzskatīts par pietiekoši svarīgu. Bet, ja mēs uz to paskatāmies kā savādāk, un man personīgi tas šķiet ārkārtīgi interesanti, jo 19. gadsimts un 19. otrā pusē jau šīs jau būtu pašas beigas. Tas ir tāds, tas ir tādā, varbūt arī ar kaut kā ar manu bērnību un simtiem reižu pārlasīto Žilu Vernu un visu pārējo, bet tas ir tāds ļoti fascinējošs laiks tieši izgudrojumu ziņā, tehnisko jauninājumu ziņā, inženierzinātnes attīstības ziņā. Un šie viņa piemēri, kur viņš ir bijis par šo Voroņežas guberni, par pirmo, tā kā pēc pirmā, pēc otrā, pēc trešā kursa, par to viņš maz raksta. Viņš plaši apraksta šo Samarkandas Andižanas dzelzceļa līniju, tad Turkestāna Tasgales pieņemšanu, un ļoti sīki par ziemeļu dzelzceļa līnijas izpētes darbiem Kostramas guberņā. Un tas ir viņa personīgā pieredze, personīgais piedzīvojums mums rāda šo milzīgo, fantastisko inženieru projektu, tādu to cilvēcisko līmeni. Cik tas patiesībā bija miljoni cilvēku stundu un kādi tie apstākļi un kā tas vispār bija. Lai vispār šādi milzīgi projekti spētu, vai spētu vai nespētu, kā kurā gadījumā tikt realizēti. Lūk, un jā, tātad tieši tā viņš visvairāk raksta par šo trešo par Sibīrijas ziemeļdzelzceļa līnijas izpētes darbiem. Viņš ļoti sīk apraksta to darbu, ko viņš veic, šo nivelēšanas darbu, kā tas tehniski notiek. To bija ļoti grūti iztulkot, jāatzīst uzreiz, jo latviski pusi no tiem terminiem neeksistē, un otra pusi man nav saprotama, bet katrā ziņā es centos. Bet tātad šeit neliels citāts par to, kā vispār šis darbs notiek, kā top viens dzelzceļš caur Sibīrijai. Tātad citāts. Visa šī izpētes darba grupa, neskaitot grupas vadītāju, tehniķu un nivelētāju, viņš tātad bija nivelētājs, ejot pa atklātu apkārtni, bija nepieciešami 10 līdz 12 strādnieki, bet, kad nācās izcirst ceļu biezā mežā, mūsu grupa izauga līdz pat 20 vai 25 strādniekiem mežcirtējiem. Cirvju sitieni, krītošu koku krakšķi, strādnieku dziesmas un lamas bija dzirdami vismaz versti visriņķī. Tā kā šajos mežos ciemati bija ļoti reti un iet uz darbu un atgriezties mājās bija pārāk tālu, nereti nācās nakšņot mežā un iztikt ar to, ko Dievs devis. Ņemot vērā šos apstākļus, mums tika atsūtīts pavārs, kura uzdevums bija rūpēties par mūsu barošanu. Vienreiz, lai saīsinātu ceļu, mēs saņēmām norādes izveidot versiju, kur dzelzceļa līnija iet uz 16 verstis pa purvu. Tas bija katorgas cienīgs un veltīgs darbs. Mana trīskāja kājas, tad trīskājas, uz kuras šis mērinstruments nivelieris ir, mana trīskāja kājas grima purvā, un man katrā aparāta apstāšanās vietā, tātad dažiem metriem, bija jāizveido pāļu pamats zem katras kājas. Mainot mērījumu virzienu no aizmugurējās līstes uz priekšējo, pat apējot riņķi, mans ķermeņa svars pārnesās, pārnesās no vienas niveliera puses uz otru un vienlaikus zem kājām iegrima zeme, līdz ar ko niveliera caurule, zaudējot horizontālo stāvokli, deva nepareizu mērījumu. Tajā pat laikā odu un mušiņu mākonis aplipināja acis, deguni un pakausi, novedot jūs mežonīgā niknumā un raisot vēlmi sasmalcināt nivelieras sīkās daļās un iemest tās purva bezdibenī. 3 dienas un 3 naktis mēs nomocījāmies šajā purvā, kur strādnieki uz esošajām saliņām izveidoja gultas no mīkstām egļu skujām un visu nakti uzturēja ugunskurus, lai aizsargātos no odiem. Dabūt mūsu grupai strādniekus nevienmēr bija viegli, jo lielākā daļa vīriešu kārtas iedzīvotāju vasarā devās galdnieku un akmeņu kaļu darbos uz pilsētām, bet ziemās vilnas apstrādes darbos aiz Urāla, kamēr pavasarī daudz devās strādāt uz plostiem Volgā. Rudenī mēs mežā bieži satikām sievietes un bērnus, kas sasaucās savā starpā gan tādēļ, lai nenomaldītos, gan arī, lai sēņu vākšanas laikā, kas viņiem bija svarīga ienākuma daļa, atbaidītu lāčus.
Rudenī mums nācās ciemoties un nakšņot būdiņās, kur mēs atklausījāmies pašus neticamākos brīžiem amizantus un pat aizkustinošus stāstus par lāčiem un tikšanās reizēm ar tiem. Tātad šī cilvēku grupa burtiski visu vasaru lūk šā te pa 1 metram vazājās cauri tam purvam un mēģina šādu iezīmēt tātad dabā nonivelēt tātad augstuma līniju, kur tā dzelzceļa līnija ies. Nu, tāds ļoti, viņš arī, kā jūs jūtat no šī te fragmentā, viņam ir tāds ļoti jauks, manuprāt, tas rakstīšanas tāds stils, ļoti tāds personisks un tāds, jā. Lūk. Tad, ja kādu interesē Vidusāzijas vēsture 19. gadsimta beigās, viņam ir ļoti skaisti dzīve apraksti par tām Vidusāzijas pilsētām, ko tātad pēc šī otrā kursa pieņemot darbus atkal Samarkandas Andižanas dzelzceļa līnijā, ko viņš ir tur apmeklējis. Tāpēc es šeit jums ieliku vienu bildīti, vienu mūsdienu bildīti no Buharas. Viņš ļoti slavē Buharu kā vienu no tādām viskolorītākajām, visskaistākajām tātad Vidusāzijas tādām pilsētām. Un viena bildīte tātad tieši ar, kaut kad acīm redzot nedaudz pēc viņa laika, gadsimta sākums, ar staciju, ar jaunās Buharas dzelzceļa staciju. Un viņš arī apraksta tādus, gan to visu to procesu, kā tas notiek, bet arī tādus ļoti amizantus atgadījumus. Un tāda viens piemērs šeit no šīs te Bada stepes un dzelzceļa līnijas pieņemšanas. Tātad tieši tāpat kā pirms tam, šī cilvēku grupa, viņi vienkārši iet, bet šajā gadījumā nevis vienkārši pa tukšu mežu, bet jau pa uzbūvēto šo te līniju, un ar to pašu nivelieru pārbaudu, vai tas viss atbilst regulām, visi tie līkumi uz augšu uz leju, kā jābūt. Un tad viņš raksta. Atceros, ka reiz, piecēlies pirms saules lēkta rīta toaletei, es pasmēlu ar spaini no akas ūdeni un saziepēju sev galvu. Bet vairs nevarēju to noskalot, jo kamielis no netālu no mums nakšņot apstājušās karavānas bija nemanīts pienācis pie manas spaiņa un izdzēris visu to ūdeni. Es sāku dzīt to prom, bet viņš paskatījās uz mani uz niktām acīm, sāka man spļaut virsū. Es tad vēlreiz iesmēlu spaini ūdens, lai pabeigtu savu toaleti, bet pa to laiku pienāca cits kamielis un arī izdzēra visu spaini. Un es ar šausmām pamanīju, ka sāk celties un nākt uz manu pusi visa karavāna. Es paķēru spaini un atkāpos, nezaudēdams pašcieņu ar saziepētu galvu un nelabvēlīgām jūtām pret tūkstnešu kuģiem un ļāvu karavānas vadītājam pašam dzirdīt savus kamieļus. Tas nav vienīgais citāts, kur viņš runā par transportu. Tā ir vēl viena tāda arī ļoti interesanta lieta, ka viņš apraksta, kā viņš nonāk visās šajās vietās, vai tas būtu šajos te Kostromas odu mākoņos vai Buharā. Protams, tur, kur ir dzelzceļš, tur tas ir, mēs braucām no turienes līdz turienei, bet kaut kādā brīdī jau tas dzelzceļš beidzās. Un tad ir ļoti dzīvi apraksti, kas, tas, protams, ir par Krievijas impērijas iekšieni, bet nekas jau daudz nebija labāks, mums arī daudz viet šeit. Kā tad tas reāli notiek? Lūk, un tā tad. Tas ir par braucienu uz to Kostromas pēc 3. kursa uz Kostromas apkārtni. Tātad jūnija sākumā mēs kopā ar viņu braucām, tas ir grupas vadītāju, no Maskavas uz Kostromu, kur pārcēlušies pāri Volgai, ar pastazirgiem devāmies uz Galiču, kopā kādas 120 vērstis. Ceļš gandrīz visu laiku iet pa mežiem, un lielus ceļa gabalus ir jābrauc pa pāri ceļam saliktiem, neaptēstiem dažāda resnuma baļķiem. Tiem būtu jābūt pārklātiem ar grantas slāni, bet tā kā to lielākoties izskalo lietus, bet daļa baļķu ir izpuvuši, tad jūs braucat it kā pa taustiņiem un briesmīgi kratoties. Es tikai brīnos, kā pa tādu mūku ceļu turp un atpakaļ braucošie rati, tarantas un karietas nesadalās sastāvdaļās. Un vairāk ir jābrīnās par meistariem, kas būvē tādas ekipāžas, nekā par celtniekiem, kas ceļ tādus ceļus. Vai rudenī atgriežoties, mēģinot tikt atpakaļ civilizācijā no šiem pašiem darbiem. Nolīguši pārvadātāji un sakrāvuši visus savus instrumentus, dokumentus un personīgās mantas, mēs devāmies ceļā uz Kostromu. Bet ceļš izrādījās tādā stāvoklī, ka pēc tam, kad 3 reizes līdz pat asī bijām iestrēguši dubļos, es nolēmu tālāk iet kājām. Un nogājus 40 vērstis ap 5 vakarā nonācu Voronas ciemā, kur apmetos gaidīt krasinu, tad
slaveno padomju inženieru, vēlāk politisko darbinieku Krasinu, kas bija viņa šo te darba vadītājs. Un tad apmetos gaidīt Krasinu krogā, kur viņš visbeidzot ieradās tikai ap 8 vakarā. Laika apstākļi par to laiku bija izmainījušies, sāka krist sniegs un sāka piesalt, un bija grūti atrast pārvadātāju, kurš tādā naktī būtu ar mieru braukt uz Kostrumu. Beidzot atradām kādu, kurš par labu samaksu piekrita mūs līdz rītam nogādāt Kostrumā. Krogā sasildījušies, mēs vēl naktī iekārtojamies ratos, devāmies ceļā un patiesi līdz rītausmai sasniedzām Volgu un sākām tipisko strīdu ar miegaino pārmīnieku pāri upei. Tomēr mēs paspējām nokļūt stacijā laikā, lai paspētu uz vilcienu, kas devās uz Maskavu. Lūk, tad viņš ļoti dzīvi apraksta šos savus piedzīvojumus. Bet tā viņa dzīve, kā jau jūs tā varat iedomāties, ja viņš ir dzimis 1875. gadā un miris 1950 kaut kur, tātad jau tā 20. gadsimta vidū, viņš pieredzēja ļoti daudz ko no tādiem tīri politiskiem satricinājumiem. Kāpēc es Otro pasaules karu ieliku iekavās, viņš par to praktiski vispār neraksta. To viņš īsti tā vairs ne. Bet tātad par šiem te viņš raksta diezgan, tās ir tā lietas, ko viņš pieredz. Bildīt attiecīgi no imperatora Nikolai II vizītes Rīgā no pieminekļa atklāšanas. Un viņš ir ļoti dažādi par šiem te politiskiem notikumiem. Kā jau es teicu, tās viņa atmiņas ir, kā viņš arī sākumā raksta, ka tas viņa mērķis ir atstāt tā kā bērniem, saviem pēcnācējiem priekšstatu par to pasauli, kas kādreiz bija un kas vairs nav. Un tātad to, ko viņš ir pieredzējis. Viņa mērķis nav dot kaut kādu tādu tā kā tīri, kā mēs uzskatītu tādu vēsturniekiem noderīgu informāciju par kaut kādiem politiskiem notikumiem, par kaut ko tādu. Tādēļ viņš faktiski, viņš raksta par šiem te notikumiem tik daudz, cik viņš pats ir iesaistīts, jo tātad sevišķi Krievijas-Japānas karā viņš ar sarkanā krusta lazareti ir prom Manžūrijā. Tur, protams, viņš sīk apraksta, kā tas notiek, kā šī ikdienas dzīve, kā šī ievainotie nāk, visu to tādu. 5. gada revolūcija jau tikai faktiski tik daudz, cik viņš pats pieredz. Un tad, par imperatoru Nikolai II vizīti, viņš arī ir ļoti iesaistīts, kā jau augsts izciltīga persona. To viņš apraksta par Pirmo pasaules karu, par sākšanos. Viņš raksta tātad šādi, citēju. 4:00 no rīta pie manas istabas durvīm pieklauvēja policijas virsnieks ar telegrammu. Vācija mums ir pieteikusi karu. Šeit man vajadzētu beigt savas piezīmes, jo no šī brīža mūsu mierīgā un laimīgā ģimenes dzīve pirms kara laikmetā bija beigusies uz visiem laikiem. Un lai gan kādu laiku mēs dzīvojām pēc vecā ieraduma, vecās pārliecības un pēc veco laiku principiem, tāpat kā norietējusi saule vēl ilgi apgaismo debesis ar izdziestošo rītausmu, viens notikums pēc otra, bezjūtīgā un nežēlīgā secībā mums iemācīja, ka, un tālāk ir dzejas rindas, es viņus nolasīšu krieviski un pēc tam mēģināšu iztulkot. Tātad, jo viņš pats rakstīja diezgan daudz dzejoļu. Tātad mums iemācīja, ka, что прошло, не вернешь уже обратно, что упало, того не поднять, нас куда-то несет безвозвратно. Nu, судьбы našai нам не понять. Tātad tā ļoti vispārīgi, kas aizgājas to neatgriezt, kas nokritis to nepacelt, mūs aiznes uz neatgriešanos, bet savu likteni mums nesaprast. Un tas ir lielā mērā viss tas, visa tā doma caurvīja visu šo te viņa memoāru, tādas nožēla un ilgas, par šo te pasauli, par to pasauli, kur bija Līvena dzimta, kur viņa bija pašā augšgalā un kur pasauli bija paredzama un saprotama un sakārtot, un kā tas viss pēkšņi ir beidzies. Lūk. Tad viņš, protams, viņš raksta par visu to, kas notiek kara laikā, kā viņš atkal ir iesaistīts sanitārajās lietās, tiek saņemts gūstā Lietuvas teritorijā. Un tad par šo te kara saviem, teiksim, piedzīvojumiem viņš varat aprakst diezgan sīki. Un tad atkal ir tāds epizodes, kas mūs vairāk interesē. Viņš, starp citu, arī atkal kara laikā viņš pamanās vēl divreiz izbraukāt visu Sibīriju, pavadot, kā pavadošā persona, pavadot vispirms vienu vācu žēlsirdīgo māsu, pēc tam vienu zviedru žēlsirdīgo māsu, to arī viņš apraksta. Tad tur ir arī informācija šajās atmiņās par vācu kara gūstekņu nometnēm prom jau iekškrievijā.
Bet tieši par to, kas varbūt ir tātad šeit par Smilteni, es gan teicu, ka es par Smilteni nerunāšu, bet šis viens citāts būs par Smilteni, un jau par tiem politiskiem notikumiem, kas mums ir svarīgāki par 17. 18. gadu. Tātad viņš raksta. Sākās liktenīgais 17. gads. Pie mums Smiltenē bija izvietots rezerves latviešu strēlnieku bataljons. Tur ieradās kaut kādi komisāri un kareivi sāka dumpoties. Kādu rītu liels pūlis pienāca pie mūsu mājas un pieprasīja to pārmeklēt, lai atrastu apslēptus ieročus. Mēs ar Lilīti, tad viņa sievu, piekritām viņu prasībai ar nosacījumu, ka nevis viss pūlis, bet tikai izvēlēti cilvēki no tā apstaigās māju. Kad blakus mājā, kur atradās birojas, atrada 2 stobru šauteni, viņi pieprasīja, lai es dodos kopā ar viņiem uz bataljonu štābu. Šajā laikā pūlis bija pieaudzis līdz vairākiem 100 cilvēku, un tie laukumā sāka strīdēties, ko darīt ar mani, un pieprasīja, lai es iznāku pie viņiem, baidoties, ka es aizbēgšu pa sētas durvīm. Gaisotne bija ļoti saspringta, bet tad laukumā parādījās viens no virsniekiem savas rotas priekšgalā, un redzot, kādās briesmās es atrodos, viņš mani arestēja, un 2 kareivi pavadībā lika nogādāt mani mājās, pie durvīm norīkojot sardzi. Baidoties no vēl sliktākām lietām, Lilija gribēja nosūtīt bērnus uz pilsētu kopā ar guvernanti, bet to uzzinājis, Feldfēbels nāca pie viņas lūgt to nedarīt, jo zinot kopējo noskaņojumu, viņš nevarēja garantēt drošību. Tā pagāja ļoti nepatīkama nakts. Augstasinība, kas mani bija pārņēmusi kritiskākajā brīdī no rīta laukumā, naktī mani pameta, un to aizstāja pretīga slikta dūša un bailes, un acis neaizvēras, es beidzot sagaidīju rītausmu. No rīta notika bataljona sapulce, kurā tika nolemts atbrīvot mani no aresta, pieprasot man parakstīt apliecinājumu, ka neizbraukšu no Smiltenes. Otra lieta, ko var just no šiem te viņa memoāriem, ir tas, cik ārkārtīgi viņš visā šajā vecās sistēmas sabrukumā un visā tajā haosā, ka viņam ir pilnīgi skaidrs šis te ienaidnieks, ko vainot, tātad padomju iekārtas ieviešana. 17. gads, tāpēc liktenīgais 17. gads, un tad, kā es teicu, viņš vēl tur apbraukā Sibīriju, un ir noticis tātad bolševiku apvērsums. Un viņš mēģina, tātad viņa tā sieva ar bērniem jau ir ārā Zviedrijā, viņš arī mēģina tikt ārā no jaunās darbaļaužu paradīzes un tikt ārpus uz Zviedriju pie ģimenes, un tur viņam ir vajadzīgi dokumenti, un tad uzzinājis, ka šis te Krasins, ar ko viņš kādreiz tad ir strādājis tajos ceļu darbos, tagad ir liels priekšnieks, viņš beidzot no viņa dabūna šos dokumentus, lai varētu izbraukt. Bet pats tas, kā viņš apraksta šo te situāciju un kā viņš apraksta tādus faktiski notikumus, kas izmainīja visu 20. gadsimtu vēsturi, bolševiku apvērsums un viss tas. Un cik patiesībā cilvēkam, kurš visā tajā ir iekšā, viņš redz tikai kaut kādu ļoti tādu mazu gabaliņu no tā. Un šeit ir tas viņa gabaliņš, kas ir atkal arī tāds ļoti simbolisks. Tātad viņš iet uz šo te padomju valdības jauno mītni, mēģināt nokārtot dokumentus, tikt ārā no valsts. Tātad. Bet kā izskatījās tas, kas agrāk bija Smolnija institūts, tajā atrodas padomju valdības mītne. Tātad Smolnija institūts augstākās sabiedrības meitenēm, kur pirms 2 gadiem es apmeklēju savu radinieci Kņazienu Līvenu, kur bija šī institūta vadītāja. Kā toreiz spīdēja grīdas un parkets novaskots kā spogulis, cik pieklājīgi jūs sagaidīja kalpotāji un kāds klusums un kārtība valdīja visā milzīgajā ēkā. Tagad tajos pašos koridoros, sālēs un telpās notika kaut kas neiedomājams un pretīgs. Pūlis visdažādāko tipu, nekopti, netīri, neķemmēti, pārvietojās un stāvēja visur, bet grīda bija noklāta ar papīriem, izsmēķiem un sēklām. Kaut ko saprātīgu panākt bija gandrīz neiespējami, un tikai galēja nepieciešamība varēja piespiest jūs tur gaidīt, līdz pienāks jūsu kārta. Bet kāds laimes mirklis tas bija, kad es panācis vēlamo, varēju izkļūt no šīs drūzmas. Atbraucis Pēterburgā oktobra beigās, es beidzot varēju izbraukt uz ārzemēm tikai decembra beigās. Un man jāsaka, ka šos 2 mēnešus padomju varas laikā es nodzīvoju salīdzinoši labi. Es dzirdēju, kā no Auroras apšaudīja Ziemaspili, dzirdēju pastāvīgu šaušanu naktīs, dažkārt kā īrnieks dežūrēja naktīs pie vārtiem, bet mani personīgi netraucēja, un es ar pasi kabatā beidzot īrētos ratos aizbraucu uz Somijas staciju. Un tas tad ir tas, kā viņš apraksta šo te, faktiski visu mūsu reģionu izmainošo politisko brīdi. Šis personiskais pret
lielo vēsturi vai lielo politiku. Jā, paldies. Es kā reiz būšu nonākuši pie pēdējā svarīgākā punkta. Un tas varbūt ir, vismaz priekš manis, šajos konkrētajās atmiņās, tas viss tāds fascinējošākos, cik mēs te redzam to varbūt pretstatu vai kā, kurš mēs to gribam ieraudzīt, vai tas ir pretstats, vai tās ir divas lietas, kas savijās, personiskais un tie notikumi, par kuriem mēs tad pēc tam, mēs profesionāli vēsturnieki rakstam vēstures grāmatās vai citi lasa, un kā tas viss izveidojas. Un viņš pats arī raksta par to, lūk, kā tas ir, ka tie cilvēki, kas piedzīvo šādus te visu pasauli faktiski izmainošus vēsturiskus notikumus, vai viņi to apzinās? Vai mēs šodien arī apzināmies? Mēs jau nezinām, varbūt mēs šodien piedzīvojam kaut ko, kas vēl pēc 5 gadiem izraisīs kaut ko absolūti tādu, par ko pēc tam pašsaprotam rakstīs skolas vēstures grāmatās. Bet vai mēs to apzināmies? Un viņš arī raksta. Tajos gados ikdienas piedzīvojot vēsturiski nozīmīgus notikumus, vismaz es, nodarbojoties ar ģimenes jautājumiem un ģimenes iztiku, neapzinājos piedzīvotās traģēdijas pilnību un notikušās smagās sekas. Mums šķita, ka mēs piedzīvojam pagaidu smagu katastrofu un ka drīz viss atrisināsies un dzīve atkal atgriezīsies normālā gultnē. Pat 11. novembris, tas tad būtu pamiera noslēgšana 18. gadā, pagāja mums pilnīgi nepamanīts, jo ap mums turpinājās karš ar bolševikiem un ziņa par imperātoru ģimenes traģisko mocekļu nāvi līdz mums nonāca kā neapstiprinātas baumas. Brest-Litovskas miera līgums, Baltā armija, Kolčaks, Deņīkins bija leģendāri vārdi, un pretēji visām baumām par mieru Baltijas valstīs turpinājās Sība, Vācu vienība, Baltijas landesvēra un mana brāļa Līvena brīvprātīgo vienību cīņa ar bolševikiem. Šīs savdabīgās armijas kopīgais uzbrukums ar angļu pulkveža Aleksandra pārstāvēto sabiedroto piekrišanu un to vadībā atspieda bolševikus ārpus jaunās Latvijas robežām. Pēc tam līdz mums nonāca baumas par kādu teatrālu personāžu princi Bermontovālovu, kurš gatavojās uzbrukumam Maskavai, bet nenonāca pat līdz Rīgai un pazuda tikpat ātri, kā parādījās. No visām šīm baumām apstiprinājās tikai tā viena skumjā patiesība, ka vajājot atkāpjošos bolševikus aiz Rīgas, mans brālis nokļuva slazdā un tika smagi ievainots, no kā daudzus gadus vēlāk viņš arī nomira. Nu, tad tas ir varbūt, es ar to tad varētu arī faktiski, gandrīz, tas tad būtu priekšpēdējais. Protams, viņš ļoti nedaudz viņš raksta arī par to, kā viņš izjūt Latvijas Republikas nodibināšanu. Viņš nesaka neviena tā kā varbūt kritiska vai slikta vārda, un arī tā noskaņa nav noteikti pret. Bet viņš, varbūt vēl šo vienu rindu, ko es jums nolasīšu, kā viņš raksta. Kad viņš mēģina, protams, mēs saprotam, Latvijas Republika tiek nodibināta, tad ir zemes reforma, muižas tiek samazināts, tā skaitā viņa tiek atstāta neliela daļa, bet, protams, joprojām viņam šeit Smiltenē ir kaut kādas lietas, kas viņam pieder, ir kaut kādas lietas, kas jārisina, viņš jau dzīvo ārpus Vācijā šajā laikā, bet atbrauc uz šejienu kaut kādas lietas kārtot. Un viņš raksta, šo jautājumu risināšana bija saistīta ar bezgalīgām vizītēm dažādās iestādēs, un bieži nācās lūgt palīdzību tur, kur pirms dažiem mēnešiem bija bijis saimnieks, vai saskarties ar ierēdni, kuru nesen pazinu kā mežsargu, zirgu pajūgu vadītāju vai maznozīmīgu rakstvedi. Man pat nācās savā bijušajā kabinetā, kur tagad atradās Lauksaimniecības ministrijas kancelē, lūgt, lai man izsliedz manas paša bijušās govis. Šādas gaitas man bija ļoti pazemojošas, un vislabprātāk es būtu visu pametis, atsakoties no jauno kungu žēlīgajiem pabalstiem. Bet jautājums par manas ģimenes materiālo iztikšanu lika man pārdzīvot daudz sarūktinājumu un pazemojumu, tos neizrādot. Un tad ir tas stāsts par to, ka vēsture ir jautājums par to, no kāda skatu punkta mēs uz viņu skatāmies. Un kas ir tas, ko mēs saredzam, kā mēs kā latvieši saredzam savas valsts nodibināšanu, kā mūsu tātad nācijas izveidošanas to punktu, šo te faktiski svēto svinīgo brīdi, un tas tā ir. Paulam Līvenam ar pilnīgi citu skatu. Jā, viņš saprot, ka tā tas ir, bet, lūk, tāds ir tas viņa skatījums un tā viņa sajūta. Un tas arī ir vienmēr tas jautājums, ko mēs profesionāli vēsturnieki, ko mēs vienmēr sev esam spiest uzdot, un ko mums vienmēr būtu sev jāuzdod, kad mēs interpretējam kaut kādus vēstures notikumus, kāds ir tas mūsu skatu punkts, no kuras puses mēs skatāmies uz šo notikumu, vai mēs spējam paskatīties uz vairākām pusēm. Un šeit uz ekrāna ir vēl viens
es nemēģināju viņu tulkot. Ir viens no viņa rakstītiem dzējoļiem par dzimteni, kas arī, manuprāt, ļoti izsaka visu to viņa sajūtu. Nu, es mēģināšu tā brīvi tiem, kas varbūt pavisam nezina krievu valodu. Es man liekas, kā kur mēģināju. Jā, tātad. Saki man nakts tumšais sargs, cik ilgi man vēl gaidīt rītu, un vai pēc tik daudziem moku gadiem es vēl ieraudzīšu dzimto krastu. Piedod man dzimtā zeme, lauki, pļavas, upes, ūdens, piedod dzimtene svētā un tava izmocītā tauta. Mīlu tavu plašo tāli, pavasara vētru, pirmo baidu, pakalnus un stepi un tumšu mežu, tavu baznīcu, vakara zvanus. Esmu ilgi bijis svešumā, bet pie tās neesmu pieradis. Un šeit esmu augstā tuksnesī, dvēsele un sirds mana pagurusi. Nu, tā varbūt. Un tas ir lielā mērā visa viņa šo te memoāru sajūtiņa, bet viņi tiešām, es pieļauju, ka šis teksts ir kaut kā pieejams muzejā. Es ļoti ieteiktu viņus lasīt. Tas, manuprāt, ļoti jauks lasām gabals. Paldies par jūsu uzmanību.